4. nodaļa – ceļojumu kalpošana. 1907. gada 2. pusē es saņēmu uzaicinājumu ierasties Koneautā, Ohio. Klāt bija pievienots čeks par $50. Viņi vēlējās tur noturēt vasarsvētku sapulces. Līderis man rakstīja, ka viņi esot izsalkuši pēc vasarsvētkiem. Jūtu, ka tas ir Dieva aicinājums man doties uz austrumiem, bet nevarēju beigt brīnīties, vai viņi patiešām zina, ko pie sevis uzaicina. Vēstule šķiet bija pilna ar entuziasmu, vienīgo, par ko tik ļoti bija sarūktināts Džons Veslejs. Pēc Vesleja definīcijas fanātisms nozīmē sagaidīt gala rezultātu, nezinot tā sasniegšanas ceļus. Es neizmainīju čeku naudā, baidoties, ka viņi nebūs apmierināti ar manu kalpošanu. Viņiem bija jāmācās, ka vasarsvētki nozīmē nomirt sevis paša dzīvei, miesīgām ambīcijām, lepnībai un tā tālāk. Tas tiem nozīmēja iekļūt viņa ciešanu sadraudzībā. No Filipiešiem 3. nodaļa 10. pants. Nevis tikai iegūt popularitāti un labi pavadīt laiku. Jūtu, ka tieši to viņi nebija sapratuši. Būt īstam kristietim nozīmē būt moceklim, kas ir nenovēršams liktenis, vienā vai otrā veidā. Tikai daži cilvēki ir gatavi maksāt atbilstošu cenu, lai kļūtu par īstiem kristiešiem, pieņemt izstumšanu no sabiedrības, melīgas apsūdzības un citu pazudināšanu. Bet Dievam ir tikai viens vienīgs standarts. Mūsdienu ticības apliecības pa lielākajai daļai ir tikai forma, viltojums. Tikai niecīgs procents no tā visa ir realitāte. Reiz kāds vīrs prasīja Luteram ieteikt kādu grāmatu, kas būtu atzīstama un derīga. Atzīstama un derīga, iesaucās Luters. Tāds lūgums stāv aiz manām spējām. Vislabākās lietas ir vismazāk patīkamas. Kas neatsakās no visa, teica Jēzus, nevar būt mans māceklis. Skatīt Lūkas 14.33. Tas var pieprasīt no cilvēka kādu kvalifikāciju vai paskaidrojumus, kādu pozitīvu darbību, bet princips paliek tas pats priekš visa. Baznīca kopš tās kritiena 1. gadsimtos ir kļūdījusies idejā par savu aicinājumu un reālo pestīšanu. Visi ticīgie ir aicināti 100% veltījumam. Dievam nav divu standartu attiecībā uz veltījumu. Viens paredzēts misionāram svežzemju darba laukā un otrs kristietim mājās. Mēs nevaram atrast neko no tā Bībelē. Cilvēks ir aicināts veltīt visu savu un arī citu dzīves, būt Dieva kalpam savā vietā un savā aicinājumā. Misionāram ir vajadzīgas 3 lietas. 1. Tā ir iet, 2. lūgt un 3. dot. Šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties? Jāņa 6.60. Kopš grēkā krišanas Dievam ir tikai viens mērķis un intereses. Tās ir atgādāt cilvēku atpakaļ pie sevis. Visa senā tautu izklīdināšana bija ar šo vienu mērķi. Dievam bija tikai viena atzīstama tauta – jūdi. Viņam bija tikai viens mērķis pie šīs tautas. Visas viņa darbības bija mērķētas šajā virzienā. Visa viņu pielūgsme bija pavērsta uz šo vienu pusi – nogādāt visu šo tautu pie patiesas Dieva atziņas un ienest pasaulē Mesiju. Jēzum Kristum arī bija tikai viens mērķis, nonākot zemes virsū. Viņa otrā atnākšana arī ir saistīta tikai ar šo vienu. Kad šis evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, tad nāks gals. Mateja 24.14. Un lāsts tiks noņemts. Vai draudze darbojas ar visiem tās rīcībā esošajiem resursiem šim vienam mērķim un šim vienam galam?
Tas patiešām nenozīmē sautīgu īpašumu un bagātību piesavināšanos. Vairāk nekā mums tas patiešām ir vajadzīgs svētdzīvei. Nu jā. Vēlreiz es izlasīšu, es pats apjuku. Vai draudze darbojas ar visiem tās rīcībā esošajiem resursiem, šim vienam mērķim un šim vienam galam? Tas patiešām nenozīmē sautīgu īpašumu un bagātību piesavināšanos. Vairāk nekā mums, tas, tā teikt, bagātības un viss pārējais, patiešām ir vajadzīgs svēta dzīvei. Resursi ir vajadzīgi svēta dzīvei. Tas patiešām nenozīmē raust visu, ko vēlamies priekš sevis, un tad piedāvāt tam kungam $1, kas mums paliek pāri. Kopš pirmatnējās draudzes krišanas laikiem mums šī svētā kārtība ir apgāsta kājām gaisā. Dievs pieprasa no ikviena precīzi tādu pašu veltījumu. Lūk, šeit mūsu vidū ir ienācis Ananija un Safīras gars. Nē, nevis 1/10 daļu, bet gan visu. Mūsu ķermeņi ir svētā gara templis, 1. Korintiešiem 6.19, un mums jābūt 100% veltījumā viņam visu laiku. Mēs piederam viņam. Viņš mūs ir radījis, uzdāvinājis mums dzīvību, ielicis mūs šajā pasaulē, mūs izpircis, atpircis un mums piedevis, lai tagad mēs būtu kļuvuši par viņa īpašumu un vairs nepiederētu vēlnam un sev. Mēs nekādā ziņā vairs nepiederam paši sev, mēs esam atpirkti caur asinīm. Cik ilgs laiks būs vajadzīgs, vai jau ir bijis vajadzīgs, lai zem šī jaunā likuma varas evanģelizētu visu pasauli? Padomā par šīm lietām. Vai draudze šodien darbojas pareizi, dievišķi vadīta? Vai tā vispār spēj īstenot Dieva gribu? Politiski reliģiskās sistēmas un jumta organizācijas kopš pirmatnējās draudzes laikiem un arī šodien ir svētā gara darbības cilvēciskie aizstājēji, kopijas, hibrīds, institūcijas, kas sevi pretstata īstajam Dieva darbam. Visa šī sistēma ir pilna ar savtīgumu, nepaklausību un korupciju. Tās valstība ir no šīs pasaules un nevis no debesu valstības. Es pārlasījos. Tās valstība ir no šīs pasaules un nevis no debesu valstības iedīglis. Un nevis debesu valstības iedīglis, kas ir atkarots ar garīgajiem ieročiem. Kaut kā tā, drusku grūti saprast to teikumu. Arī doktrinālie jautājumi ir izraisījuši lielas cīņas. Daudzi bija pārāk dogmātiski attiecībā uz Azusu. Mācības, starp citu, ir tikai struktūras skelets, tas ir tikai miesas balsts. Mums ir vajadzīga miesa, kas pārklāj kaulus, gars, kas sniedz dzīvību. Tas, kas ir vajadzīgs cilvēkiem, ir dzīvais Kristus, nevis dogmātiska doktrināla sacensība dažādu atziņu starpā. Daudz ļaunuma tika izdarīts darbam iesākumā caur nepareizi vadītu dedzīgumu. Kā parasti, Dieva darbs visvairāk tika aplaupīts no tiem, kas atradās pašu vidū. Bet Dievam vienmēr ir kādi īsti varoņi, uz ko viņš kritiskajā mirklī spēja paļauties. Lielākais vairums no šiem pēkšņi uzdīgušajiem no visdziļākās neziņas strauji izvirzās un darbojas spēkā, lai pēc tam tikpat ātri nogrimtu, kad viņu darbs būs padarīts. Kāds ir labi teicis, cilvēki kā zvaigznes parādās pie horizonta pēc Dieva pavēles. Tā ir patiesa liecība par Dieva darbu. Cilvēki paši neuzstāda savus laikus, kā kāds ir pareizi teicis, bet laiki uzstāda cilvēkus. Līdz noteiktam laikam neviena cilvēka darbība nevar izraisīt atmodu, bet cilvēkiem ir jābūt sagatavotiem un kā instrumentiem Dieva rokās.